Es esmu pār tam vecumam, ka es klausīšos tavos padomos. Man vienreiz viena meitene, zini, ko tev vajadzētu? Tev jau zini iekšē, tā kā ankurs nokrītas emocionāli. Viņa tā kā, tev vajadzētu paceļot vienam, lai tu saprastu, kā tas ir, dzīvot bez naudas. Par ko tu runā? Manā budžetā bija palikt vienu nakti vienam pašam mežā. Neteikšu, ka tas bija ceļojums, bet tā bija pieredze. Un es ļoti ātri uzzināju, kas esmu. Ļoti ātri. Ieteikt visi ļoti ātri. Tikko saule norietē, mīzels ir augšā. Uzreiz viss saule pazūd, asars acīs, kas lēc teltī. Un kad es viens, paranoja strādā citādāk. Jā, es esmu tā kā vidēji bailīgs, bet kad tu esi viens, paranoja reiz 3, jebkura skaņa, tu domā kaut ko citu. Jā, es dzirdēju tālumā, man tāds, krievi nāk. Nekāds sakars. Jā, un tad bija 3 nakties pamodos no tā, ka kaut kas ošņājas ap man telti, es vienkārši dzirdu kā. Man tāds skaidrs, vilks ir atpakaļ. Es zinu, ko darīt. Var lūdzu ne līdz rītam. Jā. Viss, ko es no tās pieredzes dabūju, ir 3 ērces. Kad tu dabūji ērces, un tu it īpaši pārsvāt viņu nākamajā dienā pamani, ir tā pati sajūta, ka tev ir bijis viens nakts sakars. Jā. Jo tu skaties un pirmkārt, viņa vēl ir te. Tu viņu nevar dabūt prom. Un tad tu domā, jā, vakar mums bija jautri, bet šodien mēs nodosim analīzes.